Lietuvā ierasta lieta, ja bērns vēlas saistīt savu dzīvi ar sportu, izvēle visticamāk kritīs par labu basketbolam, taču Dārijusam Kasparaitim šajā jautājumā bija pavisam citi plāni. Viņu jau no paša sākuma apbūra romantiskās ledus skaņas, ko rada slidu asmeņi, bortu atbalstis pēc metieniem, kā arī šīs spēles mežonīgā dinamika un ātrums. Dārijus Nacionālajā hokeja līgā ienāca kā Spiltas padomju hokeja skolas audzēknis un olimpiskais čempions, vēlāk savas karjeras laikā sakrājot pilnu olimpisko medaļu komplektu, tieši zeltu. Hokejists uzskata par savu pašu lielāko sasniegumu. Protams, viņš labprāt būtu izcīnījis arī Stenlija kausu, tomēr olimpiādi Dārijus vērtē augstāk. Viņa prāt Stenlija kausi prestižs Ziemeļamerikā un tiem, kuri tur spēlē, bet olimpisko godalgu savā īpašumā augst iegūt tik viens sportists, neatkarīgi no tā, kurā kontinentā viņš ir dzimis. Tas ir sporta pasaules augstākais ešalons. Tālajā 1992. gada NHL jauno spēlētāju draftā Ņujorkas Islanders organizācija izvēlējās Kasparaiti ar ļoti augsto 5. numuru. Starp citu, tajā pašā gadā okeāna otrā pusē tika pamanīti arī mums labi zināmie latviešu hokeisti. Bostonas Bruins izraudzījās uzbrucējus Sergeju Žoltaku un Grigoriju Panķelējevu. Savukārt aizsargu Viktoru Ignaķevu savā paspārnē paņēma San Jose Sharks. Lietuvietim, kurš tikko bija izrāvies no Padomju Savienības sistēmas, nonākšana Ņujorkā tik agrā vecumā bija milzīgs izaicinājums. Un runa nav tikai par hokeju, pavisam cita kultūra, mentalitāte, izpratne par naudu, debeskrāpji un pat televīzija. Viss bija svešs un nebijis. Tomēr pats sportists atzīst, ka šīs krasās pārmaiņas viņu nebaidīja. Tieši pretēji, tā šķita aizraujošas. 19 gadu vecumā dzīve apmeta kūleni, un kā pats vēlāk atcerējās intervijās, laika skumšanai pēc mājām vienkārši nebija, jo katru dienu viņš atklāja kaut ko jaunu. Ziemeļamerikā Dārijus uzreiz kļuva pamanāms sava agresīvā spēles stila dēļ. Viņa firmas zīme bija spēka paņēmieni, un šo terora aktu pret pretiniekiem viņš uzsāka jau savā debijas sezonā Islanders sastāvā. Pirms došanās uz NHL Dārijus hokeja gudrības smēlās pēc skarba, bet skaidra principa, ja esi nolaidis galvu, dabūsi iekšās. Treniņos valdīja nežēlīga konkurence, un tā viņam bija ierasta ikdiena. Pie šī stila viņš palika uzticīgs arī uzsākot gaitas Ziemeļamerikā. Svarīgi, ka lietuvietis nevienam nedeva atlaides pat komandas iekšienē, sākumā daudziem Islanders biedriem. Šāda nekaunība nepavisam negāja pie sirds, taču ar laiku kolektīvs viņa spēles manieri pieņēma un pat sāka aizstāvēt. Loģika bija vienkārša, kur gan citur, ja ne treniņos, slīpēt savu meistarību. Turklāt komandas biedri saprata, ka šāds spiediens nāk par labu arī viņiem pašiem, jo īstā spēlē pretinieks nežēlos nevienu. Protams, sākums nebija romantiska pastaiga ar meiteni, izcēlās vairāki kautiņi, jo veterāni mēģināja jaunu lietuvieti pārmācīt un nolikt pie vietas, taču Dārijusam bija savs uzskats. Cieņu var izkarot tikai ar raksturu, nevis cenšoties visiem pielabināties. Tajā laikā līgā bija daudzi fiziski spēcīgi un augumā ražani hokeisti, taču Dārijus parādīja, ka ar zemu smaguma centru un labu slidošanu no spēles var izslēgt jebkuru superzvaigzni. Viņa firmas zīme, slavenie hip check, jeb spēka paņēmiena ar gurnu, kļuva par īstu murgu uzbrucējiem, kuri mēģināja viņam apslidot garām pa apmali. Viņš nespēlēja netīri, viņš spēlēja smagi un pareizi. 90. gadu hokejā tā bija milzu vērtība. Savā debijas kampaņā lietuvietis aizvadīja 79 mačus, izceļoties ar 4 vārtu gūmiem un 17 rezultatīvām piespēlēm, kopā sakrājot 21 punktu. Pēc šīs pirmās sezonas lielajā līgā Kasparaiti ienīda vairākās pilsētās, bet vislielākais naids virmoja tur, kur pulcējās Ņujorkas Rangers līdzjutēji. Naids bija tik liels, ka reiz kādā bārā pat izcēlās incidents, kas pārauga kautiņā starp abu nometņu paniem. Iemesls – Dārijus spēļu laikā regulāri mēdza testēt uz izturību Rangers titulēto kapteini Marku Messie ar savu bezkalnīgo spēles stilu, kas Kasparaitis ātri vien izpelnījās iesauku nedraudzīgais spoks. Vēl skaļāk par sevi
Viņš lika runāt 93. gada izslēgšanas spēlēs, kad lietuvietis neizrādīja ne mazāko respektu tādām līgas ikonām kā Super Mario un čehu brīnumbērnam Jaromīram Jāgram. Dārijus vienmēr ticēja, ka viens smags, īstajā brīdī izpildīts spēka paņēmiens var pilnībā mainīt mača gaitu. Kādam varbūt šķita, ka, lai hokeja laukumā pieskartos NHL superzvaigznēm, ir jāprasa īpaša atļauja. Nekaunīgais debitants par šādu etiķeti bija aizmirsis. Mario Lemjē Pitsburgā bija dieva vietā, līdzīgi kā savulaik Helmuts Balderis latviešiem 70. Super Mario tajā sezonā regulārajā čempionātā rādīja pārcilvēcisku hokeju. 60 mačos gūti 69 vārti un 91 rezultatīva piespēle, vidēji 2,67 punkti mačā, taču pēc tam, kad Kasparaitis izslēdza Jāgru, pat pingvīns zvaigznēm uz ledus radās tikai viens jautājums. Bļaķ, vecīt, kas tu tāds pie velna vispār esi? Aizsargam laukumā autoritāšu nebija. Viņam bija pilnīgi vienalga, vai pretī slido vietējā zvaigzne, vai paziņa no bijušās padomju savienības. Reiz spēlē pret Otavas Senators Dārijus tik spēcīgi nonesa Alekseju Jašinu, ka vēlāk pats atzina, gandrīz nogalināja viņu aiz vārtiem. Pēc spēles pie ģērbtuves lietuvieti pat sagaidīja Jašina māte, kura neslēpa sašutumu un aizliedza Dārijusam jebkad var zvanīt viņiem uz mājām. Dārijus ātri saprata būtisku patiesību. Ja tu uzbrūc pretinieka līderim, visa viņu komanda bieži aizmirs par pašu hokeju. Pretinieka aizsvilstas, sāk viņu vajāt pa visu laukumu un pelna muļķīgus noraidījumus. Savukārt treneri to novērtēja. Kasparaiša vīzija, ierodoties NHL, bija skaidra. Man ir jāpārdod savs vārds. Viņš vēlējās, lai visi zinātu, šis lietuviešu puisis nav parasts spēlētājs. Jums visiem ir jābūt gataviem, jo hokejs ir vīriešu spēle. Tajā pašā laikā hokejists lieliski apzinājās, ja viņš šādi spēlētu 10 vai 15 gadus iepriekš, viņu laukumā visticamāk vienkārši nosistu. Tieši šī autoritāšu neatzīšana pret Lemjē un citām līgas superzvaigznēm vēlāk kļuva par galveno iemeslu, kāpēc Pitsburga viņu vēlējās savā nometnē. Vadība saprata, ja tu nevari šo spēlētāju apturēt, viņam ir jābūt tavās rindās, taču Dārijus izcēlās ne tikai uz ledus, bet arī ārpus tā. Tikko pārcēlies uz ASV, jaunais sportists gandrīz uzreiz nonāca aiz restēm par braukšanu reibumā. Pirmajās sezonās viņš pamatīgi iekļuva arī parādos, kā jau jaunam puisim, kurš tikko izrāvies no padomju savienības deficīta. Viņam nebija ne mazākās sapratnes, kā rīkoties ar lielu naudu. Gribējās visu un uzreiz. Tūkstoši aizplūda dārgās automašīnās, zīmolu drēbēs un citās patiesībā nevajadzīgās lietās, bet tāds toreiz bija hokejista dzīves posms. 96. gadā Kasparaitis sarūpēja vēl vienu neaizmirstamu mirkli. Mačā pret Los Angeles Kings viņš vispirms ar jaudīgu spēka paņēmienu apturēja Veinu Gretzki, un jau pēc mirkļa, pieslēdzoties uzbrukumam, pats arī sekmīgi to noslēdz ar vārtu gūmu. Ņujorkā Dārijus pavadīja 4,5 gadus, līdz viņu aizmainīja uz Pitsburgas Pingvīns. Viņš labprāt būtu palicis Islanders organizācijā, jo tur jutās kā mājās, taču profesionālajā sportā tu nekad nevari būt drošs par rītdienu. Vēlāk kādā intervijā Dārijus atzina, ka pirmo reizi varot Pingvīnu ģērbtuves durvis, viņš bija nobijies. Tajā laikā komandā laikapstākļus noteica Mario Lemjē un Jaromīrs Jāgars, vīri, ar kuriem lietuvietim uz ledus, maigi izsakoties, nebija tās labākās attiecības. Tomēr klīst runas, ka tieši Lemjē bija tas, kurš deva zaļo gaismu Dārijusa piesaistīšanai. Viņš gribēja, lai šis spoks beidzot sāk biedēt pretiniekus, nevis viņu pašu. Likumsakarīgi, ka spēcīgākā komandā uzreiz uzlabojās arī lietuvieša statistika. Pirmajā sezonā Pitsburgas rindās viņš aizvadīja 57 mačus, gūstot 2 vārtus un atdodot 16 rezultatīvas piespēles, tādējādi kļūstot par vienības 4. rezultatīvāko aizsargu. Pārēj no Islanders uz Pingvīns tajā laikā bija kā pārcelties no vidusmēra darba uz Holivudu. Lemjē saprata, ka viņa komandai trūks zobu. Viņiem bija talants, bet trūka kāda, kurš iztīra māju un liek pretiniekiem baidīties ieiet zonā. 98.
gadā Kaspers hokeja laukumā parūpējās par vēl vienu asu epizodi. Mačā pret Philadelphia Flyers viņš izpildīja burtiski graujošu spēka paņēmienu pret lidotāju kapteini Eriku Lindrosu. Trieciens bija tik spēcīgs, ka Lindros guva smagu smadzeņu satricinājumu un kādu laiku nevarēja atgriezties ierindā. Tomēr 2001. gada izslēgšanas spēļu sērijā pret Buffalo Sabres parādīja citu hokeista šķautni, viņa pašaizliedzību. Tobrīd aizsargs mocījās ar savainojumu. Viņam pēdā bija kaula plaisa, taču Dārijus nebija no tiem, kurš varētu mierīgi sēdēt mājās uz dīvāna un vērot televizorā, kā viņa čaļi uz ledus sitās par uzvaru. Uz sērijas izšķirošo 7. spēli viņš arēnā ieradās uz kruķiem. Ejot ģērbtuvē, komandas personāls piedāvāja viņam vienkārši uzvilkt slidu un pamēģināt. Ja nu sanāk, pēc pamatīgas pretsāpju injekcijas devas lietuvietis saprata, ka ir gatavs doties kaujā. Tajā vakarā visvairāk pārsteigta bija sportista sieva, ieslēdzot mājās televizoru un sākoties mača translācijai. Viņa ieraudzīja savu vīru uz ledus un nespēja noticēt savām acīm. Pats hokejists vēlāk atzina to, ko zina ik viens, kurš jebkad ir kāpis uz ledus. Hokeja slida savā ziņā darbojās kā ģipsis. Tā cieši fiksē kāju un pēdu. Tāpēc, ja vien tev ir pietiekami ciets raksturs un spēja ignorēt sāpes, spēlēt ir iespējams. Rezultatīvākā sezona Pitsburgas rindās. Aizsargam bija 2001. gada kampaņa. Tajā viņš aizvadīja 77 mačus, gūstot 3 vārtus un atdodot 16 piespēles, kopā sakrājot 19 punktus. Vidēji uz ledus viņš pavadīja 19 minūtes un 14 sekundes, kad vēlāk Dārijusam jautāja, vai viņa agresīvais un nekaunīgais stils ir palīdzējis tikt pie trekna līguma. Viņš ar pārliecību atbildēja, jā. 2002. gadā Kasparaitis parakstīja iespaidīgu 6 gadu līgumu $25,5 miljonu vērtībā ar Ņujorkas Rangers organizāciju. Atgriešanās Ņujorkā tikai jau Rangers kreklā iezīmēja jaunu posmu, lai gan ar katru nākamo gadu viņa statistika un aizvadīto spēļu skaits pamazām saruka. Tam par iemeslu bija traumas, sadzīves problēmas un, protams, neizbēgamais sportista vecums. Viņa debijas sezonas jaunos klubos aulaž bija visspilgtākās, vai tā bija sakritība vai īpašs motivācijas uzplūdums, grūti spriest, taču skaitļi nemelo. Rangers pirmajā gadā viņš nospēlēja 80 spēles un guva 14 punktus, vidēji spēlējot gandrīz 19 minūtes laukumā. Jāpasvītro, ka Dārijus nonāca patiešām zvaigžņotā kompānijā. Viņam apkārt bija tādi hokeja grandi kā Marks Mesjē, Pāvels Burē, Aleksejs Kovaļovs un Brians Līčs. Starp viņiem bija arī Rīgas Dinamo līdzjutējiem vēlāk labi zināmie Džeimijs Lundbergs un Ronalds Petrovīckis, taču pats pārsteidzošākais vārds šajā sarakstā bija Eriks Lindros. Brīdī, kad Kasparaitis kļuva par brīvu aģentu, tieši Lindros, vīrs, kuru Dārijus savulaik savainoja, personīgi piezvanīja lietuvietim un teica, es vēlos, lai mēs spēlētu vienā komandā. Šis zvans kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc Dārijus izvēlējās Rangers. Tas vēlreiz pierāda, cik profesionāla un tajā pašā laikā neparedzama ir pasaule nacionālajā hokeja līgā. Vakar mēs bijām ienaidnieki uz ledus, bet šodien plecu pie pleca cīnāmies par kopīgu mērķi. 2006. gads bija sportista zemākais punkts. Šķiršanās izmaksāja $6 miljoni, bet traumas un panikas lēkmes noveda pie medikamentu atkarības. Saprotot, ka lēnām grimst, viņš vienā dienā pārtrauca lietot medikamentus. Tieši tāpat kā 21 gada vecumā pielika punktu alkoholam. Pēc karjeras beigām galvenais ir nedzīvot pagātnē. Daudzi bijušie spēlētāji nespēja samierināties ar uzmanības zudumu, kas bieži noved pie depresijas vai atkarībām. Dzīve turpinās un panākumus var gūt arī jaunās nozarēs, ja vien prot izbaudīt katru mirkli un dzīvot šodienai, lai kur dzīve aizvestu. Dārijus vienmēr sirdī paliek lietuvietis, bet nekad nebūs krievs vai amerikānis.